Latvija šodien ieņem 2. vietu pēc jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu skaita. 1. vietā, kur iepriekš ieņēma mūsu valsts, tagad ir Malta. Attiecībā uz Ventspili ir arī īpaši augsti rādītāji. Līderu pozīcijā ir Rīga, Pierīga, un pēc tam nāk Kurzeme un Ventspils Kurzemes vidū ar diezgan augstiem rādītājiem. Jā. Veiksmīgai HIV ārstēšanai ir būtisks šīs slimības saulaicīgs atklāšanas faktors. Saskaņā ar statistiku aptuveni 30% HIV nesētāji par to nemaz nezina, un tas nozīmē, ka viņi nesaņem nepieciešamo ārstēšanu. Ārstēšana ir mūsdienās tāda, ka tas cilvēks, kurš lieto medikamentus, viņš nespēja HIV infekciju nodot citiem. Bet, ja cilvēks pats nezina, ka viņam šī infekcija ir, tad viņš ārstēšanu nevar saņemt un attiecīgi izplata šo infekciju tālāk. Ģimenes ārsti ir galvenā auditorija, kurai Agihas organizācijas pārstāvji cenšas nodot svarīgu informāciju, motivēt sūtīt savus pacientus uz pārbaudēm, lai agrīnā stadijā atklātu šo slimību, kas savukārt dos iespēju apturēt epidēmiju. Jūsu praksē ir HIV pacienti? Ir gan. Ir, ne? Jā, protams, ka ir. Mums Ventspilī ļoti daudz, jā. It sevišķi romtautības cilvēkiem pārsvarā ir, jā. Latviešiem un krievtautības cilvēkiem tā kā nav novērots. Ir daudz, jā, tā ir problēma. Ir daudz pacienti. Kā ar ārstēšanu tagad? Diemžēl tā ir sociāli grupa, diezgan neapzinīga. Tā ir pat lielākoties sociāla problēma nekā medicīniska. Pacienti neārstējas, viņi bēg no stacionāriem, viņus meklē, viņi pārtrauc savas terapijas. Tur ir tās lielākās problēmas ar viņiem. Latvijā tas jau ir ļoti vecs stāsts, ka šī infekcija izplatās geju vidū vai narkotika injicētāju vidū no 2008. gada. Tātad jau gandrīz 20 gadi būs pagājuši, kopš 1. vietā ir heteroseksuāli dzimuma kontakti. Tātad faktiski arī igauņi, mūsu kolēģi testē jebkuru seksuāli aktīvu cilvēku ar noteiktu regularitāti reizi gadā, varbūt reizi 2, bet mums ir jāpierod, ka tā ir tāda parasts veselības izmeklējums rutīna veidā. Latvijā ir arī tādi gadījumi, kur šo infekciju svaigu tikko ir ieguvuši cilvēki arī ārpus reproduktīvā vecuma, jo tā situācija ir gan Latvijā, gan ārpus Latvijas tāda, ka, piemēram, sievietēm ir lielāks risks tīri anatomisku iemeslu dēļ, dzimuma orgānu uzbūves dēļ ir lielāks risks dabūt šo infekciju dzimuma kontaktu laikā. Un ir tā, ka sākas menopauze, tad stāvoklī vairs nevar palikt, grūtniecība nevar iestāties un kontracepcija netiek lietota. Un diezgan tāds otrs inficēšanās vilnis ir pēc šī menopauzes vecuma, piemēram, sievietēm, arī Latvijā. Daudzus gadus pēc inficēšanās cilvēks var justies vesels, un tikmēr HIV lēnām iznīcina cilvēka imūnsistēmu. Tā rezultātā cilvēka ķermenis kļūst neaizsargāts pret jebkādām infekcijām. Ja agrāk HIV infekcija tika ārstēta tikai pēc noteiktas stadijas sasniegšanas, tad tagad ārstēšanas process sākas uzreiz pēc infekcijas atklāšanas. Un agrāk bija arī tā, ka terapija bija apgrūtinoša, jo tās bija vairākas tabletes, vairākas reizes dienā ar blaknēm. Tad šobrīd ir tā, ka medikamenti arī ir ļoti ērti, ļoti bieži tā ir viena tablete, vienu reizi dienā. Respektīvi, tas, kā mēs mūsdienās sakam, ir, ka mēs iedrošinām cilvēkus nebaidīties, jo tas vairs nav nāves spriedums, kā tas bija 80. gados, kad infekcija tikko atklāja, jo mūsdienās ārstēšana ir ļoti laba, ļoti moderna. Šo infekciju nevar izārstēt pilnībā, taču ar pareizu ārstēšanu to var kontrolēt. HIV infekcijas ārstēšanu Latvijā 100% kompensē valsts.